Rubīns pa kreisi uz tukšiem. Rīpas apstrāde nesanās kā plānots. Vēlreiz Daugaviņš. Daugaviņš pa labi un meties. Rīpa joprojām izkloņo ārā. No izvārds un meties Rīpa vārtos. Rezultāts uz tablo ietekās 1-0 un ļoti meistarīgi norēģēja šajā situācijā. Grievs Prohorenkovs no mīnuslēģi, jau gribētu pateikt, epizodi realizēja. Jā, skatīsimies, cik garš būs atkārtojums, bet Prohorenkovam bija jau iespēja pirms tam nest šeit. Bija tukšs stūris, bet nepagū izpildīt metienu. Turpināja Latvijas izlase lieliski kontrolēt Ripu un skatāmies te viltīgi nospēlēt. Tiešām Ripa bija aiz vārtu līnijas brīdī, kad vārtiem meta Prohorenkovs. Viltīgi un precīzi nospēlēja Latvijas izlases pirmās maiņas uzbrucējs. Vēlreiz skatāmies, pārvietojās Normans, bet nepagūst pietiekami ātri to izdarīt. Un formātā 6-5 izdodās Latvijas izlasei gūt vārtus. Jo tā, īstams pretuzbrukums Norvēģijas izlasei un te Ripa vārtos. It kā pagūda atgriezties atpakaļ viens no Latvijas izlases spēlētājiem. Patraucēja to pirmo vilni, izdevās apturēt, bet pieslēdzās Olsons. Tieši viņš ir vārtu guvējs. Jā, Jukurit komandas spēlētājs Somijā ir vārtu autors te. Skatāmies atkārtojam. Olsons uz stila un te. Atpakaļ Ripa nonāk līdz Olsonam brīdī, kad tur jau praktiski tukši vārti ir viņa priekšā. Redzam, atgriezās atpakaļ Freibergs. Patraucēja tajā pirmajā piespēlē, bet nespēja Ripa apturēt jau brīdī, kad Ripa atgriezās vārtu priekšā. Rubīns un Ripa vārtos. Kas pār piespēli? Kristians Rubīns, Oskars Baņa un Latvijas cīm panākumu. Atgriežas Oskars Baņa ar vārtu gūmu. Līdzīgi kā Traulis. Atgriežas arī Kristians Rubīns ar rezultatīvu piespēli, jā. Un fantastisks panākums tagad izbraukumā priekšpēdējā spēlē Norvēģiju. Protams, uzvar ir uzvar, tas vienmēr ir svarīgi. Te mēs redzam izcīnu pozīciju. Baņa vārtu priekšā lieliski šo pozīciju ieraudzīja. Rubīns ļoti spēcīgi, precīzi piespēle tieši nojā un izdodās veiksmīgi pielabot Oskaram Baņam no tūs distances. Ripildu augšējā stūrī.